Sveicināti! Šodien runājam par stresu un mums, kā stress ietekmē mūs, un pirmais, ko es jums visiem gribu teikt, mieru, tikai mieru, jo tikai ar mierīgu prātu un ar apzinātu prātu varam tikt līdz procesa būtībai un arī saprast, kā ar to mēs varētu tikt galā. Un bieži mēs dzirdam dažādus izteicienus, ai, labāk nerunā, tu vispār ar mani nerunā, es esmu tik nogurs no šī satraukuma, es nevaru pat padomāt loģiski, nevaru gulēt, man ir tāda migrēna, un vispār man trūkst vārdu, un es nevaru ne par ko padomāt. Viss. Visādi šāda veida izteicieni raksturo cilvēku, kurš ir nonācis intensīvā un acīm redzot ilgstošā stresa situācijā, jo ir paspējis izveidoties jau kaut kāds ilgstošums. Normālā stāvoklī stress ir īslaicīgs, kamēr cilvēks viņu jebkādā veidā izlādē un tad arī atbrīvot no ķermeņa. Virspusēji domājot par stresu, varētu teikt, kas tad tas ir. Mums nepatīk stress, jā, tas ir nepatīkami, krīt uz nerviem, jūtamies slikti, nedroši, nestabili, fiziski sajūtas ir un emocionāla nestabilitāte un ir tāds sajūta, ka zaudējam kontroli. Bet ko tad mēs tādu varam darīt? Tā tas ir, tā mēs nevaram neko izdarīt, bet jāsaka, šī negatīvā nostāja ir arī viens no pamatiem, kāpēc mēs ar stresu netiekam galā. Jo, izzinot procesus, varam arī uzzināt veidus, kā ar viņiem tikt galā. Un šajā video pievērsīsimies tikai pamatiem, tādu mazu teorētisku ievadiņu, lai mēs saprastu, kas tas pa stāvokli ir, un pēc tam citos video es došu vairākus rīkus, kurus jūs varētu izmantot savā ikdienā, stresa situāciju ietekmes mazināšanai uz sevi. Domāju, būs 2 vai 3 video papildus. Un tātad, kas ir jāsaprot par stresu? Stress ir mūsu ķermeņa dabiska, neirofizioloģiska reakcija, kas rodas kā reakcija uz jebkādu uztvertu impulsu, ko mūsu sistēma uztver kā potenciālu apdraudējumu. Un tajā brīdī, iestājas stress. Un mūsu ķermenis nonāk tādā bioloģiskā stāvoklī, kas ir dzirdēts kā mēs viņu bijām nosaukuši, cīnīties vai bēgt. Un būtībā šī sistēma ir izveidojusies pirms vissenākajām paudzēm, no mūsu vissenākajiem senčiem, jo tas ir mūsu izdzīvošanas pamats, viens no veidiem, un tas ir, lai mūs pasargātu no potenciālām briesmām. Un šajā situācijā jāatzīmē, un ko es arī noteikti minēšu vairāk kārt, ka stress ir gan pozitīvs, gan negatīvs. Īslaicīgs stress mūs mobilizē, mums palīdz sasniegt mērķus, dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Un tas ir dzīvības dzirksteles situācija. Bet tajā brīdī, kad cilvēks netiek ar to stresu galā, un tas ievelkas, un ir tāda sajūta, ka pats vairs netiek ar to galā, un ir ilgstoši un grūti, un tur jau viņš lēnām ieripo tajā toksiskajā stresā, kas ietekmē visas mūsu ķermeņa sistēmas un arī mentāli. Tā. Un būtībā šodien mēs ir tāds ievadiņš kopumā, kā jau es minēju, nopietna problēma. Un kā Harvardas universitāte pētījumā vienā atzīmē, ka aptuveni 70% cilvēku visā pasaulē šobrīd izjūt hronisku stresu vai ir uz izdegšanas robežas. Izdegšanas robeža jau būtu jau tā nākamā, jau vēl smagāka pakāpe.
Un tad būtu jābūt smagai terapijai, nopietnai, ilgstošai terapijai. Tas nebūs vienkārši. Un mēs dzīvojam nepārtrauktā prasību plūsmā, un cenšamies ar to visu tikt galā, un kaut kādā brīdī mēs jūtamies, ka mēs netiekam ar to galā. Un vienlaikus vēl ir tas iekšējais, un reizēm pat ne tikai iekšējais, arī ārējais nosodījums, kas paceļ vēl to. Mēs sākam kautrēties un justies kaut tādā zemākā statusā, tāpēc vien, ka mēs netiekam ar to visu galā. Ja? Un te arī tas stress sāk augt, un mēs nezinām, kā no tā izkļūt. Tagad saka, abortais loks veidojas. Un šajā situācijā viena no tām atziņām, ko es gribētu no šī video, lai jums paliek, ka atcerieties, ka jūs neesat vieni šādā situācijā, un arī tā nav jūsu vaina. Tā ir jūsu ķermeņa normāla aizsarga reakcija. Tātad mieru, tikai mieru. Jūs neesat vieni, un tā ir normāla, dabiska reakcija. Un atcerieties, ka mēs nevaram sevi vainot par sava ķermeņa un psihes dabiskajām funkcijām. Tātad mūsu tēma šodien nav par to, kā mēs viņu varam iznīcināt, jo mēs to nevaram iznīcināt, jo tā ir mūsu dabiska funkcija, mūsu ķermeņa dabiska funkcija. Mūsu uzdevums tikai ir apzināt to sistēmu, kā tā darbojas, lai mēs atgūtu kaut kādu kontroli, vismaz kaut kādā līmenī pār savu dzīvi. Un tas ir ar zināšanām, apzinātību un instrumentiem, ko mēs varētu izmantot. Kāpēc mums nepatīk stress, toksiskais stress? Tātad tas ilgstoši negatīvi ietekmē visas mūsu ķermeņa sistēmas, un tā ir ilgstoša un pārmērīga stresa reakcijas aktivizēšanās organismā. Un tas jo īpaši ir tādā situācijā, ka cilvēks pats jūtas, ka viņam nav pietiekamas atbalsta sistēmas, lai tiktu galā ar šo stresu. Tad viņš jūtas viens pats. Un atšķirībā no īslaicīgā stresa, kā jau es minēju, toksiskais stress ir ilgstošs. Un tam ir nopietnas sekas gan uz smadzeņu darbību, gan arī uz fizisko veselību. Un šajā situācijā organisms pats diez vai varēs atgriezties normālā stāvoklī, un būs vitāli svarīgs sociālais atbalsts un emocionālais atbalsts. Toksiskā stresa ārstēšanai būs nepieciešams gan ārējo apstākļu uzlabošana, gan arī resursu veidošana pašam sevi. Tas ir tas, par ko es gribu runāt. Pašam sevi būt savā tajā spēkā, savā stiprumā un izveidot savu resursu, lai vari cīnīties. Un tad vēl ir jāatzīmē, ka toksiskais stress bieži rodas smagu un ilgstošu grūtību, piemēram, vardarbības skolā, ģimenē, dažādas vardarbības, ilgstoša, ļaunprātīga izmantošana vai nabadzības apstākļi vai disfunkcionāli nelabvēlīga ģimene. Tātad ir dažādi situācijas, kur tas īpaši plaukst. Stress ir ilgstošs, kaitīgs un nepatīkams, bet pavisam normāla parādība. Nepatīkams, ilgstošs, kaitīgs, bet normāla parādība. Es viņu pieņemu. Es apzinos un pieņemu. Fiziskais diskomforts, fiziskās izpausmes, tāpat kā emocionālās un garīgās, nav patīkamas. Tajās varētu atzīmēt gan muskuļu saspringumu, gan asinsvadu saspringums, kas var izraisīt galvas sāpes, migrēnas, miega traucējumi, kuņģa problēmas, sāpes locītavās,
Paaugstināta sirdsdarbība, būtībā visplašākais spektrs, ko vien var iedomāties, jo būtībā tas stress ietekmē visas ķermeņa sistēmas. Un kopumā tas liek mums justies niecīgiem, sagrautiem un izsmeltiem. Ja? Par emocionālo un garīgo slogu, jāsaka, stress var radīt dažādas emocijas negatīvas, piemēram, trauksmi, aizkaitinātību, dusmas un skumjas. Un, protams, ir arī apgrūtināta koncentrēšanās, lēmumu pieņemšana un skaidra domāšana arī ir ietekmēta. Jo tas viss balstās smadzeņu bioloģijā, kā tās smadzenes ir uzbūvētas un kā viņas funkcionē. Par to nākamajā slaidā pastāstīšu īsiem vārdiem. Un stress bieži rodas tajā brīdī, kad mēs jūtam, ka mēs nevaram kontrolēt šo situāciju, notikumus savā dzīvē, vai ka prasības ir lielākas, nekā mēs to varam apstrādāt. Ja? Un nonākam, gribot, negribot, nonākam tajā skriešanas, bēgšanas vai cīņas režīmā. Un tātad smadzenes pakļāvīgais kalps un bargais saimnieks. Smadzenes ir mūsu vadības pults. Un būtībā, ko smadzenes teiks, tas arī notiks. Smadzeņu labklājība, no smadzeņu labklājības un cik viņas stresainas vai mierīgas ir, būs atkarīga arī lielā mērā mūsu labsajūta. Tātad lielos vilcienos varētu pateikt, ka mūsu smadzenes sadalās divās daļās. Ir tās saucamās senās smadzenes, to man liekas pat nevarētu teikt, ka tas ir zinātnisks termins, vairs tas noteikti nav. Agrāk kaut kur tas ir minēts, ka tās senās smadzenes, jo tur ir apvienots divas smadzenes. Smadzeņu daļas, tā saucamās reptīļu, kas ir vissenākā, un limbiskās, tās zīdītāju smadzenes. Un tad ir vēl jaunākā viena smadzeņu daļa, neokorteks. Tas ir tā saucamās cilvēka smadzenes. Cilvēka smadzenes. Lūdzu, neuzskatiet, ka tā ir zinātniskā terminoloģija šobrīd. Ja? Tā tad ir senās smadzenes un jaunās smadzenes. Un visa tās stresa reakcijas notiek vecajās smadzenēs. Un tā, kad vecās smadzenes ir pārņēmušas vadību, amigdala, redzat, amigdalas dominance un izdzīvošanas režīms. Amigdala atrodas limbiskajās smadzenēs. Un tajā brīdī amigdala, kad ir sakairināta un aktīva, atslēdzas, informācija netiek nodota tālāk uz jaunākajām smadzenēm. Un jaunākās smadzenes, tās cilvēku smadzenes, ir tieši tās, kas ir par loģisko domāšanu, par lēmumu pieņemšanu, informācijas apstrādāšanu. Ja? Tas nozīmē, ka mūsu senās smadzenes ir pārņēmušas vadību, jo tagad ir svarīgi izdzīvot, nevis loģiski kaut ko domāt un runāt. Un visa vadība ir pārgājusi pie vecajām smadzenēm. Un šajā visā sakarībā ir svarīgi saprast, ka mūsdienu zinātne jau vairākus gadus ir atzinusi, ka ir tāda lieta, ka neiroplasticitāte. Tās attiec uz mūsu smadzeņu spēju veidot jaunus neironu savienojumus. Tātad kaut kad zinātnes sākumos par smadzenēm valdīja uzskats, ka smadzenes izveidojas, izaugot, bērnam izaugot, izveidojas tās, kā viņas noformējas, tādas viņas arī paliek. Bet kaut kādā brīdī dažādu zinātnisku pētījumu rezultātā tika konstatēts, ka smadzenēm ir brīnumaina spēja pārveidot savus ierastās taciņas, tā saucamos neironu savienojumus. Ja? Tas būtu tā. Un to mēs varam arī darīt paši, zinot šīs sistēmas. Mēs varam arī uztaisīt jaunus neironu savienojumus. Un to mēs varētu taisīt, teikt, kā analoģijā, piemēram, tas ir tā, kā mēs ejam pa pļāvu, laukos ir pļāva un taciņa. Un mēs vienmēr ejam pa vienu un to pašu taciņu.
Bet ja nu tajā taciņā pēkšņi tur kaut kas ir noticis tāds, kas mums tajā taciņā nepatīk, saugušas nātris riņķī, mēs varam izdomāt, ka mūsu taciņa būs citur, un mēs varam taciņu iemīt citur. Un tieši tā arī ar smadzenēm mēs varam iemīt jaunas neironu taciņas. Tā ir dienas labā ziņa. Jā, un ko tad darīt ar to stresu? Mēs esam sapratuši, ka tas ir dabiska mūsu funkcija, kuras uzdevums būtībā ir mūs aizsargāt, bet kaut kādā brīdī tur ir kaut kas nogājis šķērsā. Tas notiek ar visiem, un ko tad darīt? Un, protams, mieru, tikai mieru. Galvenais ir nenosodīt, nekritizēt un pieņemt. Nesāc sevi kritizēt par to, ka tu nevari adekvāti noreaģēt kaut kādā stresa situācijā, jo tavas smadzenes vienkārši to nespēj izdarīt. Un tur nav vainīgs ne tavs raksturs, ne jebkas cits. Tātad mieru, tikai mieru, un mūsu uzdevums iepazīt un atpazīt stresu. Un nākamajā solī jau zināt, kā rīkoties. Tas ir, kā lietot praktiskos instrumentus, par kuriem stāstīsim tad nākamajā nodarbībā. Un šī video noslēgumā piedāvāju jums pievērst uzmanību šiem 4 jautājumiem. Tātad, kas ir tās pazīmes, ko ļoti iespējams atpazīsiet arī sevī. Supervaroņa mīts. Es pamanu ļoti daudziem cilvēkiem šo sev apkārt. Tātad ir iestāstīts, ka es varu visu, es izdarīšu visu, lūst vai blīst, tas nekas, ka man ir jau spiediens uz 200. Es izdarīšu, ko visi vēlas, es sasniegšu, panākšu, un es esmu supervaronis, un es varonīgi varēšu izcelt pie krūts. Ļoti neapdomīgi un kaitīga šāda attieksme. Un, protams, ir nepieciešama kaut kāda disciplīna, lai to arī saskatītu un atzītu, ka tu seko šim scenārijam. Bet ļoti, ļoti veselīgi būtu ar to tikt galā. Tas ir tas mīts par pastāvīgu uzupurēšanos un mīts par to, ka izturīgam cilvēkam nav jāatpūšas. Tas nekas, ka es strādāšu arī vīkendā, un tas nekas, ka es neizgulēšos, jo es varu visu. Un tieši šīs ir lamatas, kas var novest pie izdegšanas. Patiesā izturība nozīmē pazīt un godināt savas robežas. Saprast, kurā brīdī tu ej pāri saviem spēkiem un saprast, kurā brīdī tev pateikt, nē, man ir nepieciešams laiks atkopties, savākties, nonākt savā līdzsvarā. Un būtībā šī izpratne atbrīvo jūs no liekām saistībām un liek pārskatīt, kur tu liet savu vērtīgo laiku. Vai tu viņu izšķērdē, vai tu viņu atdod cilvēkiem, kam varbūt vispār tas nav pat vajadzīgs. Otrā lieta ir iekšējais kritiķis, un tās ir mūsu negatīvās domas. Tas ir tieši tas par to, ko es minēju iepriekš. Kādas šausmas, kāds kauns, ka es nevaru izdarīt to, es nevaru šito. Un tas ir ļoti liels enerģijas zaglis. Tērējam diezgan daudz emocionālās enerģijas pārmetumiem, pārmetot sev. Un ja mēs iemācīsimies apstādināt šo iekšējo kritiķi, mēs iegūsim diezgan daudz jaudas, smadzeņu jaudas,
tikt galā ar pašām problēmām un situācijām, nevis nejēdzīgi rullēt par riņķīti negatīvās domas, jo negatīvajām domām jūs varbūt jau, jūs noteikti to zināt, es pieļauju, ka negatīvās domas atkārtojas un vairākas reizes dienā, un diena no dienas turpina atkārtoties. Tātad bezjēdzīgi patērēta mūsu smadzeņu enerģija, kuru mēs varētu savukārt izmantot veiksmīgai dzīvei, radošumam, attiecībām, personiskajai izaugsmei. Varbūt ir tomēr vērts arī to apstādināt, ja? Un pretrunīgo domu aburtais loks arī paņem ļoti daudz mūsu enerģijas. Jo smadzenes pašas pa sevi patērē ļoti daudz enerģijas, no visas kopējā enerģijas uzņemtā daudzuma. Bet tieši šādi klikšķi mums atņem ļoti daudz enerģijas. Kā rezultātā mums nav enerģijas darīt mūsu lietas, sasniegt mūsu mērķus, cīnīties par labāku un patīkamāku dzīvi. Un pretrunīgo domu aburtais loks, tātad, kā jau minēju, arī ir ļoti aktuāls. Tur ir tā, ka ir domas, pārliecības, ja, ka man patīk šis darbs, taču negribas neapmierinā atalgojums vai par attiecībām. Dažādas pretrunīgas domas, un būtībā cilvēks jūtas ar šo nespēju izlemt, jo būtībā abas tas tā kā viena mieta, divi gali, ja, un nevar īsti saprast, kurš ir, un beigās tas viss paliek tādā neizlēmības stāvoklī gadiem. Cilvēks var sēdēt šādā neizlēmtā stāvoklī, un tas nolaiž ļoti daudz psihiskās enerģijas. Šajā sakarībā varu atzīmēt, ka NLP konsultācijās ar šo jautājumu varam pastrādāt. Un tieši ar pretrunīgajām domām ir metodas, kas palīdz atbrīvoties diezgan ātri. Piemēram, vienas sesijas laikā varētu, ar kādiem vieglākiem jautājumiem varētu būt ļoti patīkama pašsajūta tajā brīdī, kad tu atbrīvo sevi no pretrunīgajām domām. Patiesībā tu viņas tā kā integrē vienu otrā, un pēc tam pašas smadzenes jau, smadzenēm būs dots impulss, un smadzenes pašas atradīs risinājumu. Ja? Par NLP konsultācijām gribu teikt, ka nevienas atbildes konsultācijās nesniedzu, risinājuma nesniedzu, bet zinot to, kā darbojas smadzenes, varam viņām palīdzēt, apstrādāt informāciju un nonākt smadzenēm komfortablā stāvoklī, lai viņas varētu darboties labāk. Uztvert informāciju, apstrādāt informāciju un pēc tam viņu izmantot. Mobilais telefons arī lielais mūsu laikmeta zaglis, laika un enerģijas zaglis. Ir dažādi veidi. Protams, zinātnieki runā, ka tā jau ir kļūst par atkarību. Kamēr laiks glābieties. Ir dažādi līdzekļi, ko varētu darīt. Ir iespējams kontrolēt savu mobilā telefona patēriņa laiku, teiksim, pa nedēļu paskatīties, cik daudz tērējam. Vai arī tiešām mēs viņā vienmēr ieskatāmies, mums ir kaut kas konkrēts, ko mēs gribam tur padarīt, vai arī vienkārši paskrullēt šausmīgos laika un enerģijas zagļus, tiktokus un tam līdzīgi. Un mobilajam telefonam, piemēram, var arī uzlikt gulētiešanas laiku. Man ir uzlikts ieslēdzas melnbaltais režīms, kad jāiet gulēt. Skaidrs, paldies, viss kļūs ļoti nesimpātiski, ejam gulēt. Tā, ceru, ka tika skaidrs par šīm lietām, un mājas darbs līdz nākamajai nodarbībai. Tieši par šiem jautājumiem, ko es minēju. Ja? Tātad atpazīt sevi
vai es esmu supervaronis, vai es visu laiku daru visu uz maksimumu un varbūt vēl vairāk, varbūt pārkāpju savas fiziskās un garīgās mentālās robežas. Es varu, nav problēma, bet varbūt kaut kādā brīdī būs pēkšņi problēma. Nu tā. Un pretrunīgās domas arī var sēdēt un sarakstīt. Tāda noteikti ir kādas vairākas. Bet atrast vismaz 2, 3 lielās, visdziļākās, tad jau būs fantastiski. Un cik daudz enerģijas es patērēju un laika, cik es patērēju, jo tajā brīdī, kad tā doma tev kaut kur šitien karājas, viņa tev visu laiku ņem enerģiju nost. Ja? Cik daudz laika un enerģijas es patērēju svārstoties starp šīm pretrunām. Un mobīlo telefonu arī tur ir skaidrs. Ja? Un ir svarīgi saprast, ka stresa pārvaldība ir prasme, ja? Kas atbrīvo jūsu potenciālu dzīvei, dzīvot ar jēgu un tagad zinot savus stresa bioloģiskos iemeslus un iemeslus, ir skaidrs, ka katrs mazais solīts, ko mēs tagad spērsim šajā, teiksim tā, stresa apgūšanas pārvaldības virzienā, katrs mazais solīts uzlabos mūsu stāvokli, mūsu labsajūtu. Un tā ir investīcija, tas nav kaut kas abstrakts, tas ir investīcija iekšējā mierā, labsajūtā, pilnvērtīgā dzīvē. Ņemiet kontroli savās rokās. Esam te, visi viens otram, visi līdzvērtīgi ciešam, bet līdzvērtīgi varam arī paņemt lietas, kontroli savās rokās. Uz tikšanos nākamajā video.